Svētdien, 15. aprīļa rītā, es devos uz Barbankas zāli, kur sapulcējās jaunās derības draudze. Kāda melnādainā māsa runāja mēlēs. Tas visapkārt radīja lielu satraukumu. Pēc sapulces cilvēki sapulcējās mazās grupās, ejās, interesējoties, ko tas varētu nozīmēt. Tās šķita kā vasarsvētku zīmes. Tad mēs uzzinājām, ka dažus vakarus pirms tam, 9. aprīlī, gars jau bija kritis mazajā kotedžā Bonijas Bro ielā. Viņi bija kādu laiku gaidījuši uz gara izliešanos. Sauja melnādaino un balto ticīgo bija gaidīšanas stāvoklī, bet kaut kāda iemesla pēc man nebija dota iespēja piedalīties šajā īpašajā sapulcē. Devos uz Bonijas Bro ielas sapulci pēcpusdienā un atradu, ka Dievs vēl nebija beidzis. Mēs jau daudzus gadus bijām lūguši par uzvaru. Jēzus tagad atklāja sevi kā dzīvu un spēcīgu daudziem. Pirmie jau atradās garā, bet tiem sekoja jauni ļaužu pulki. Sapulcē izpaudās kopējs pazemības gars. Visi bija Dieva augstumos pacelti. Acīm redzot, tas kungs beidzot bija atradis mazu ticīgo grupiņu, kā parasti pilsētas nomalē, caur ko varēja darboties. Dievs nebija izvēlējies stabilu misiju. Tās visas atradās cilvēku rokās, un gars nevarēja tur darboties. Acīm redzot, citi, daudz atbilstošāki un profesionālāki bija atrasti par nederīgiem. Tas, ko augstu vērtē cilvēks, Dievam ir mazsvarīgs. Šitas ir kaut kas, kas ir ārkārtīgi svarīgi, kas ir jāsagramo. Gārs vēlreiz bija atstājis tos un piedzima pazemīgo kūtiņā, ārpus baznīciskajām ēkām. Miesai ir jātiek sagatavotai caur grēku nožēlu un jābūt pazemīgumā pie katras gara izliešanās. Reformācijas sludināšana iesākās caur Mārtiņu Luteru pussabrukušā ēkā Vitenbergas laukuma vidū Vācijā. D. Aubings to apraksta sekojoši. Vitenbergas laukuma vidū atradās sena koka kapella, 30 pēdas gara un 20 pēdas plata, kuras sienas nostiprinātas ar balstiem, draudēja sabrukt. Vecajā 3 pēdu augstā koka kancelē uzkāpa sludinātājs. Tieši šajā ārēji tik necilajā vietā sākās reformācijas sludināšana. Tā bija Dieva griba, ka tam, kam bija jātiek caur viņa godību atjaunotam, bija jābūt ar tik necilu ārieni. Tieši šajos saplaisājušajos mūros ienāca Dievs, tā sakot, viņa mīļotajam dēlam bija jādzimst par jaunu. Starp tūkstošiem katedrāļu un baznīcu ēku, ar ko ir pildīta pasaule, tajā laikā nebija nevienas, ko Dievs varēja izvēlēties savas godības atklāšanai ar žēlastības sludināšanu. Velsas atmodā lielām Anglijas ļaužu masām bija jānosēžas pie raupja, melnstrādnieku un kalnraču kājām. Bija jānosēžas pie raupju melnstrādnieku un kalnraču kājām un jāredz Dieva brīnumainie darbi, bet es tajā laikā rakstīju izdevumam Ticības ceļš. Mūsu vidū parādās īstas lietas. Visu varenais atkal ir pacēlis zibeņus pret faraona burvjiem, bet daudzi viņu atstums un izsmies. Daudzi nespējas viņu atzīt un izšķirt pat starp viņa profesionālajiem baznīcas kalpiem. Mēs jau esam lūguši par vasarsvētkiem un noticējuši tiem, bet vai mēs tos pieņemsim, kad tie patiešām nāks? Mūsdienu vispasaules vasarsvētku izpausmes neizlauzās vienā mirklī kā milzīgs liesmu stabs un neieveda pasauli ugunī. Faktiski nekāds Dieva darbs tā sevi neizpauž. Ir vajadzīgs atbilstošs sagatavošanas laiks. Iesākumā gals nav saskatāms. Cilvēki var brīnīties, no kā tas viss nāk, neapzinoties par sagatavošanas darbu, bet tādam darbam jātiek padarītam vienmēr. Katrai Dieva gara kustībai ir arī jācīnās ar vēlna spēkiem.
Velns stāv bērna gaidībās esošas mātes priekšā un pacietīgi gaida, lai to atņemtu un aprītu. Nu jā, tad jau iepriekšējā nodaļā autors Dievs arī īstenībā salīdzina atmodas piedzimšanu līdzīgi kā cilvēka piedzimšanu, ka tā ir dzemdības sāpes un dzemdības, un velns arī stāv bērna gaidībās esošās mātes priekšā un pacietīgi gaida, lai to atņemtu un aprītu. Tātad tiem, kuriem ir dots svaidījums nest atmodu, arī viņiem pamatīgi uzbrūk sātans un gaida, kad aprīt nākamos atmodas iedīgļus. Tā tas bija ar mūsdienu vasarsvētku darbu, tā darbības iesākumā. Ienaidnieks daudz ko viltoja. Dievs uz kādu laiku bērniņu turēja labi paslēptu no Hēroda rokas, kamēr tas ieguva spēku un spēju pretoties. Liesmas tika rūpīgi tā kunga rokas slēptas no kritikas, greizsirdības un neticības vēģiem. Atmodai bija jādodas cauri tai pašai pieredzēji, kam ir gājušas cauri visas citas atmodas. Tai bija ienaidnieki kā iekšienē, tā ārpusē. Iekšienē tas ir draudzē, un ārpusē tas ir pasaulē. Luters un Veslejs savā laikā piedzīvoja tās pašas grūtības. Citāts no Bībeles: mēs glabājam šo mantu māla traukos, lai spēka pārpilnība būtu no Dieva un ne no mums. 2. Korintiešiem 4:7. Katru fizisko piedzimšanu apņem nevisai patīkami apstākļi un emocijas. Dieva pilnīgais plāns saduras ar cilvēku nepilnīgumu. Mēs esam radījumi, ko ietekmējusi grēkā krišana. Tad kāpēc gan mums gaidīt pilnīgus rezultātus? Mēs tikai atgriežamies pie Dieva. Tad šeit autors runā par to, ka ir līdz ko dzimst kaut kādi, rodās atmodas iedīgļi, tad reliģiskā draudzes daļa uzreiz kritizē un vēršas pret to un apsūdz. Bet nu jā, autors saka, mēs esam radījumi, ko ietekmējusi grēkā krišana, tad kāpēc gan mums gaidīt pilnīgus rezultātus, ja? Un nevajag atmodas notikumos, nevajag gaidīt perfektu uzvedību no cilvēkiem, jo viņi visi ir grēcīgi, pat tie, kas vada atmodu, vai kuriem kaut kādā mērā ir uzticēta vadīšana. Jā. Mēs tikai atgriežamies pie Dieva, tā ir tā būtība. Jā. Džons Veslejs rakstīja par šo stāvokli. Gandrīz tūlīt pēc tam, kad es biju aizgājis, 2 vai 3 uzņēmās izteikt savus spriedumus par Dieva radīto iespaidu. Pa vidu vēl gandrīz no katra 4. pār manu galvu nāca pārmetumu plūdi. Tas ir no kristiešiem. Neuztraucieties, ka sātans sēja nezāles Kristus kviešu starpā. Tā tas ir bijis vienmēr, it īpaši attiecībā uz kaut mazāko gara izliešanos. Un tā tas būs vienmēr, kamēr velns netiks saķēdēts uz 1000 gadiem. Līdz tam laikam viņš vienmēr izgudros visādus pretuzbrukumus Kristus gara darbam. D. Aubings ir teicis, reliģiskās kustības gandrīz vienmēr pārsniedz mērenību. Lai cilvēka daba varētu spērt vienu soli uz priekšu nezināmajā, viņu priekšgājējiem ir jāspēr daudzi soļi. Cits rakstnieks ir teicis, atcerieties, ar kādiem ekstravagantiem un fanātiskiem sasniegumiem pasaulē tika pasniegta mācība par attaisnošanu ticībā caur Luteru. Brīnums bija nevis tas, ka Luteram bija drosme nostāties pāvesta un visu viņa kardinālu priekšā, bet gan tas, ka viņš spēja izturēt sadursmi, kurā sagrozītā veidā viņam tika pienestas viņa paša mācības, ko darīja viņa fanātiskie aizstāvji. Atcerēsimies arī skandālus un uzbrukumus, ko piedzīvoja svētuma kustības atmoda Vesleja laikā. Tas, ko mēs uzskatām kā kādu fatālu kļūdu vai kāda cilvēka neveiksmi, īstenībā var izrādīties
kādas lielas patiesības parādīšanās pie apvāršņa. Lai Dievs jūs svētī. Atā.